Šodien raidījumā stāstīsim, kādas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas jauniešiem ir Latgalē. Vai tiešām Latgale ir pamesta, jaunieši ir aizbraukuši prom un pie mums novadā vispār nav ko darīt? Apskatīsim aktīvākās atpūtas iespējas Latvijas pierobežā, Ludzā un Ciblas novadā. Ko šai sakarā domā paši jaunieši? Dosimies uz Maltas jauniešu centru. Noskaidrosim, vai Latgales lielajās pašvaldībās, Daugavpilī un Rēzeknē domā par jauniešiem, vai veicina viņu pašizpausmes un radošās pilnveidošanās iespējas. Nekad nebūtu domājusi, ka man tā iepatiksies Ludza. Bet tu patīšām varēsi paskatīties, ka Ludza ir vecāko un skaistoko Latvijas pilsēta. Bet tādi velo izbraucieni, ko tu man piedāvāji šodien, ir forša iespēja redzēt tādas vietas, kur ar mašīnu nekad neaizbraukt. Bet šodien es tev esmu sagatavojis vēl dažus porsteigumus, ko mēs varēsim apskatīt apkārt Ludzai. Braucam jau tagad? Braucam! Gan negaidīju. Jūs, protams, sagaidīt ciemiņus. Da, prieks jūs redzēt, ka pastāt leidumnīgūs Zabalotis ezerā, i tas bija labākais man liekas brauciens šo sezonu Ivdīns motociklu. Ceru, ka patika. Da? Ļoti. Mēs darām savu darbu, aizpildām savus brīvos nišas, aicinājām turistus apmeklēt gan peldūšo pirti, gan izbaudēt foršu aizraujošu Ivdīns motocikla braukšanu. Da, mēs varam pīsīt aizmugurī gan sliepis, gan pūsli. Kā pastāti brīvdienas var izadotīs. Ja blakus jums ir Krievija, neprasa pasi? Nu, esnībā nav vēl bijuši. Mēs viņu varam viņiem paprasāt pasi, lai, kad ībrauc Latgalī, bet tā ir viss kārtībā. Tas nav viss, ko mēs viņu pīduvojam, ko mēs tev varam parodāt. Kas vēl būs? Tu redzēsi. Nu, te mums porsteigums tev. Šodien atcerūdamies Ciblā, paintballa trasī, te jaunieši sorgoja to pīrūbežu. I šodien mēs ir īspēja te mārotīs spākiem. Nu, ko, uzspēļosim? Aiziet! Aiziet! Stop! Vispirms jāpielādē ieroči un jāuzklausa drošības instrukciju. Stacija. Numuru 1. 95. lūdzu. Te tikai konfliktus. Kā konflikta? Tā,
informācijai. Katrai blisē ir drošinātājs. Kad mēs redzam sarkanu, tad blise šaun. Skaidrs. Mēs jau iemīdzam vidā, blisē viss vairs našaun. Iet izlien. Drošinātājs strādā ļoti vienkārši. Tādā vītā. Tad pīlodēti vienu reizi porvalkam aizslāgu i nodrošinājam. Kad izīsim iz laukuma, nojumam vienu drošinātāju i sokam šauti. Skaidrs? Cik metru nadrīt? Tīvāk par 5 metri vēlams našauti. Kaitī bijis, nezinu. Šodien mēs negrasāmies neko zaudēt. Mēs neesam mīkstie. Tā, puiši, aiziet! Nu ko, uzvarā draudzība? Jā, nu super vienkārši. Adrenalīns, sports vienkārši ideāla laika pavadīšana. Tu redzi, ka pat nikur toļi nav jobrauc. Tāpat Latgalī, Ciblā, pošā Latvijas austrumu pīrūbežā. Tu vari gūt sev tādas emocijas, ka tev pītiks pilnai vasarai. Jums tāda kaut kāda tradīcija savākties kopā un uzspēlēt? Cilvēki, kai pastāt rindās to, nu mēs tai draugiem sazavocamies raizi mēnesī, tad normālu partiju vairākus komandas uzspēļojam kopā, bet, nu, paintballs ir tas, kas, kai pastāt uzlaboja dzīvi, sportu, pēc tam mēs uzcepam desenis, kai pastāt analizējam savus plusus un minusus itamā spīlī, bet tev patika? Vienkārši ideja, varbūt vēlreiz. 1 pret 1. Aiziet. Labi. Nu. Tu jau tāpat man īšoji, man diezgan palika zilums vēls. Ja jau jūs savācaties tā diezgan bieži, nav tā, ka jūs arī to slikto enerģiju sevī turat bieži? Nu, если ir daudz sazakrojies, ir tā, ka puisis pret savu meitiņu pretinīku uzspēlē, nu, vīrs pret sīvu, bet, nu, protams, nav izašķirušies pēc spēles, bet, nu, osis izjūtas, protams, aizbrauc sāta laimīgi. Nav tā kā aizbrauc uz 2 dažādām pusēm, 2 dažādās mašīnās? Nā, tikai te viss pēc tam kūpoji, ka pastāt, tu izlodēli tu negatīvu enerģiju orā. Ja jums ir problēmas attiecībās, ejiet uz paintballu, šaujiet viens otru! Jums jākļūst par psihoterapeitu, vai kas tur ar ģimenes tām attiecībām nodarbojas? Psihologs, lūdzu. Vasaļī, jūs esat atbraukuši iz Raidzeknis novadu, lai uzzinātu vairāk par Raidzeknis novada jaunatni. I šodien es jums pastāstīšu par to, ko mēs darām, kādas ir mūsu aktivitātes. I vispār, kāpēc mēs esam tik forši i baigi aktīvi jaunieši i vispār cilvēki. Tātad Raidzeknis novadā mūsim ir 5 projektu konkursi, s kuriem mēs arī balstam visu savu darbu. I te ir laba iespēja jauniešiem parodāt sevi i attīstāt savu novadu i vispār savu personīgu dzīvi. Jukst. Viss. Paldies. Nu, tā vat mēs te dzīvojam. Tā. Raidzeknis novads ir lielākais Latvijas novads ar 25 pogastiem, kurā mūsim darbojās 18 jaunatnes darbinīki. I vēl mūsim novadā ir 15 jauniešu centri, no kuriem aktīvākais ir Maltas bērnu jauniešu centrs.
I mēģināsim jums tad sazvanīt jūs, sarunāt ar jums tikšanos. Čau, Vijā! Itu klausīs, pie mums ir atbraukusi televīzija. Mēs da jūs atbrauksim gastos pazēt, ko jūs tī darit. Varēs, da? Nu, labi, gaidīt mūsus. Malta ar nedaudz vairāk kā 3000 iedzīvotāju patiesībā ir viena no visaktīvākajām Rezeknes novada jauniešu brīvā laika pavadīšanas centriem. Maltas bērniem un jauniešiem ir sava māja, savs centrs. Kā jūs jūtaties šeit? Vai jums te patīk? Tas ir mājas. Otrās mājas. Daram visu, ko gribam. Ko gribat? Jā. Dienu un nakti, vasaru un ziemu. Jā. Ja? Nu, vasarā tā retāk šeit viss notiek, bet tā, kad ir skolas sezona, tā viss aktīvi viss darbojas, visādi pulciņi notiek, un es staigāju uz daudziem pulciņiem. Jums ir izveidojusies sava ģimene. Jā. Jūs visi esat savā starpā draugi, vai ir arī kaut kādi mammas, savi tēti, brāļi, māsas? Jūs ir viena māte, tāda kopīga inta. Viņa mums visu laiku dot mums padomus, audzina, pieņem mūs tādas, kādas mēs esam, uzklausa. Jūsu centrs ir ieguvis pavisam jaunu un skaistu izskatu. Ir izrenovētas telpas, viss gaišs, skaists. Vai jūs apzināties, ka viss tas ir veidots priekš jums? Jā, protams. Vai jūs kaut kā arī palīdzējāt tā visa tapšanā? Tā kā rakstam arī projektus iz inventāra iegūšana, dažreiz arī sajūt, ja mēs saimam jaunu inventāru. Saka, ka laukos Latgalē nav ko darīt. Vai jūs piekrītat tam, vai ne? Nē. Kā tad ir īstenībā? Kur tu piedzim, tā ir tava dzimtene, un tev liekas, ka te ir foršāk nekā kur citur. Tā ir tava māja, un tur negribi nekur braukt prom. Tas ir vienkārši tā, liekas, tā mājīgi, un nekur citur nav tik mājīgi kā pašās savās mājās. Kā ir pārējiem? Gribēju zaudēt arī citus savus draugus. Visi tie kā no visas savas bērnības. Gribēju no viņiem toļi braukt, par to, kam jau aizbraukšu, kur tu jau gribēsi īsi atpakaļ, gribēsi ar viņiem sarunot, daudz ko jauna pastostāt. А потом, kad tu tur aizbrauc, nav tādas čustvas, ka pie sevis sātā gribīs atpakaļ. Tik drēžāk, ka drēžāk. Ka laukos nav ko darīt jauniešiem, ka viņiem nav kur attīstīties. Tā taču nav. Ir daudz visādu aktivitāšu. Kādu pastāsti, kas tevi motivē te būt, te dzīvot, būt laimīgai? Kā Oskars jau teica, te ir draugi tavi. Un kā Inta, te ir viņa kā otrā māte mums. Un taisam visādus projektus, braucam arī uz Rīgu. Esat bijuši arī? Jā. Un varat droši rīdziniekiem teikt, brauciet uz Latgali. Latgali ir forša. Da. Jā, aicinātu arī Rīgu uz šejieni. Uz Maltu? Jā, jo viņi pat daži nezin, kā sauc pat dzīvniekus, mājas dzīvniekus tur. Es tev vēl vairāk pateikšu, daži nezin, ka govi var slaukt un ka slaukt vajag šitiem 4 pupiem raustot. Bet tagad arī ir aparāti tādi, kuri... Oi, šitas viņiem vispār ir kosmos, tu ko? Laukos arī ir daudz labu vietu, kur var jau pastaigāt. Bieži paši kaut kur pastaigāties? Ļoti. Jā, arī tiek organizēti visādi porgojiņi pa mežam, pa azarim visur. Tā pazaverīsi patīšām cīši skaista daba. Un jūs tālāk dzīvē plānojat vairāk saistīt savu dzīvi ar lielpilsētu vai tuvāk būt tai dabai, tai Latgalei? Tuvāk būt dabai. Tas ir viens cilvēks, ja pārējie klusē, vēl nav pārliecināti par savu izvēli, ja? Es nezinu, kas būs reita, jūs jautājat par nākotni.
Viss vēl var būt priekšā, var citas domas būt, vēl kas. Viss var izamaņāties jūs uz cita mūsu pusē. Lielākās Latgales pašvaldības, Daugavpils un Rēzekne aktīvi domā par jauniešiem. Piemēram, Daugavpilī ir izveidots jauniešu biedrību inkubators, piešķirtas tām telpas. Un katru gadu tiek domāts par jauniešu infrastruktūras labiekārtošanu. Tā šogad ir atklāts iespaidīgs skateparks. Klausies, nu jau sen vajadzēja tādu vietu Daugavpilī. Sen vajadzēja, sapņi arī piepildās, kurš grib, tas arī sasniedz. Kur aizbrauci? Op, pagaid. Pīp, 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 pīp. Pastāstī tad, kā ir radusies šī ideja, kā vispār ir sanācis tā, ka mums ir tāds foršs skateparks. Nu, redzi, jaunieši visu laiku rakstīja vēstules, lai ir kaut kāds skateparks, piemēram, kā bija pie Ledushalles. Nu, reāli sanāca tā, ka tur nav tā īstākā vieta, vai, izmaksas arī ir, priekš atjaunošanas un vēl kaut kas, tas ir pavisam cits kas. Un tad sanāca tā, ka visu laiku kaut ko gribēja. Tad arī pašā, piemēram, Daugavpils pašvaldībā arī tur bija cilvēki, kuri tā kā uzņēmās, uzrakstīja, un projekts arī ir gatavs realizēts. Un man liekas, viņš ir ļoti sekmīgs, jo šeit katru dienu ir jaunieši, kuri skrituļo, kuri braukā ar riteņiem, un tas taču ir, laba atpūtas vieta priekš jauniešiem. Ne tikai jauniešiem, es skatos, tagad ir diezgan daudz bērnu. Arī bērni, jā, bet bērniem arī nākamie jaunieši un pieaugušie cilvēki, ar kuriem ir ko nodarboties. Tāds var teikt, ka Daugavpilī ir aktīvi jaunieši. Daugavpilī ir aktīvi jaunieši, jo mums arī ir sabiedrisko attiecību arī fonds, kurš līdzfinansē Daugavpils pašvaldība, un tur arī ļoti daudz jauniešu organizācijas, kuras pašas iesniedz uz līdzfinansējumu, jo bieži vien ir tā, ka idejas ir, kaut ko viņi paši saviem spēkiem var uzrakstīt un dabūt no sponsoriem, bet, ir vajadzīgs arī atbalsts. Un Daugavpils pašvaldība ir ļoti draudzīga, jo reāli ļoti daudzi pat dabūja tādus, labus līdzfinansējumus gan pasākumiem, gan nometnēm, gan arī braucieniem. Ideja ir, galvenais ir uzrakstīt uz papīra un saņemt un tad realizēt to visu. Un cik bieži tie jaunieši var jums iesniegt tos projektus? Projektus var iesniegt šobrīd reizi gadā. Bet finansējums, es domāju, nekad nebūs par maz vai daudz, galvenais jau kaut kādu atbalstu saņemt. Pateicoties šādiem projektiem, mums arī ir ko darīt arī brīvdienās. Jā, bet īstenībā tas ir nevis tikai pateicoties šādiem projektiem, tas ir pateicoties pašiem jauniešiem, kuriem ir tā iniciatīva aiziet un izkliegt to kaut kur, lai kāds tevi dzirdētu. Daugavmalā viņš arī var aiziet. Daugavmalā varbūt nē, bet lai viņš aiziet uz jaunas deputātu, viņš aiziet pie tiem pašiem deputātiem, lai viņš aiziet pie tiem lēmējiem, kurš to var ietekmēt. Jo ir tādi jaunieši, kuri ir gatavi kliegt un tā, lai viņus sadzirdētu. Jā, bet tu tagad runā par tādiem aktīviem jauniešiem, kuriem nesēžas uz vietas, bet ir arī taču jaunieši, kuriem ir lieliskas, fantastiskas idejas, bet viņi baidās. Tad viņi var piesaistīties klāt kādā organizācijā. Kontaktēsies ar tiem cilvēkiem, kuri ir tādi aktīvi, kuri kaut ko var sasniegt. Varbūt viņš palīdzēs kā brīvprātīgais vēl kaut ko. Un pēc tam viņam būs tā drosme jau zināšanas, un tad viņš būs gatavs iet un kliegt tur uz priekšu. Un celt pilis. Bet ne jau visiem. Es nepiekrītu, ka visiem jauniešiem, kas ir Daugavpilī vai vispār Latvijā, kaut kur, ka viņiem ir jābūt tiem līderiem. Nē, jo ir jābūt tiem. Katrs, lai zina konkrētu vietu, ko viņš var darīt. Viens var labi fotografēt, viens var labi zīmēt, viens var labi rakstīt projektus. Un šādā veidā, jo dažādi cilvēki, jo lielākus panākumus var saņemt. Zināms, ka Daugavpils ir multikulturāla pilsēta. Vai starp jauniešiem arī ir tā, ka ir krievalodīgie, latviešu valodas runājoši, poļi, vācieši varbūt, ebreji? Ir tā? Vai visi ir vienādi? Tie, kas ir, teiksim, Lavkas komanda, mēs esam, dažādi. Katrs nāk no savas ģimenes, katrs nāk no
savas tautības, varbūt ģimene no tradīcijām, bet mums nav nekādu problēmu šķēršļu runāt gan latviski, gan krieviski. Jebkurā valodā. Jā, rakstam ziņas par lavku gan krieviski, gan latviski. Ja kādam ir nepieciešama palīdzība, tad es zinu, kuram varbūt paprasīt atkorigēt to valodu. Kāpēc lavka? Sols! Vieta, kur var pasist klaču. Kāpēc tad sols ir jūsu tālākais tas nosaukums, bet lavka nav tā kā latviešu valoda? Es uzskatu, ka krievu valoda ir tā valoda, kas vieno šīs daudzas tautības, kas dzīvo Daugavpilī. Tā teiksim, pati varu pateikt, ka būdama poliete, ģimenē tiek saglabātas poļu tradīcijas. Man nav problēma runāt gan latviešu valodā, gan krievu valodā. Un arī par Daugavpili es arī vienmēr saku, nē, te nav krievu valodīga vide. Tā ir vienkārši valoda, kurā visi runā, un satiekoties dažādu tautību pārstāvjiem, protams, visi runā šajā valodā. Bet tai pašā laikā cilvēki māca arī valsts valodu. Tiem, kuriem ir teiksim, gaišs saprāts, viņi saprot, ka nav nozīmes, kurā valstī tu dzīvo, bet valsts valoda ir jāzina. Kā radās tava ideja? Lienas galvā? Jā, manā galvā. Es redzēju ļoti tādu lielisku nosaukumu sarunas uz soliņa, un man ļoti patika tā ideja, ka varētu šo te lavku paņemt kā simbolu. Tad bija nākamais solis, ka Liena sasauca sev patīkamus draugus, paziņas nezinu, jo viens otru mēs esam pazīstam un zinām no kaut kādām citām aktivitātēm, no darba būt attiecībām, un tad sasauca tos savus draugus, ar kuriem viņi gribētu veidot šo pasākumu. Un tad arī sākās idejas attīstība, viņi izstāstīja to kodolu, kā viņa to redz. Mums visiem bija iespēja pielikt kaut ko savu. Ļoti, teiksim, neformālā vidē mēs strādājam, ka katrs var pateikt, viss tiek apspriests. Jā. Bet galvenā tā ideja ir saukt interesantus cilvēkus no dažādām nozarēm, kuri var iedvesmot. Jā, un šitā te pirmā lavka būs garšīga, pie mums būs Liepkalni un Skrīveru mājas saldējums. Un kāpēc tā ideja rādas, jo mēs mīlam paēst. Jā, un varbūt arī interesanti cilvēki no dažādām sfērām, no dažādām pasaules malām arī var pateikt. Bet arī tie cilvēki, kuri piedalīsies lavkas sarunu solā, viņi paši ir gan idejas autori, un viņi paši ar savu darbu ir sasnieguši to, ko viņi ir sasnieguši. Nevis tā, es esmu šajā firmā direktors, es varu pasākt, nē. Reāli cilvēki, kuri saka, kā arī mēs no nulles. Ir ideja un aiziet. Kāpēc, pieņemsim, man kā jaunietim vajag tieši atnākt uz jūsu pasākumu? Nevis aiziet uz pilsētas svētkiem kaut kur tuc, bet uz lavku. Būsim godīgi, ne visi cilvēki dodas vasarā dzīvot ārpus pilsētas, viņam ir iespēja nākt un iedvesmoties. Cik jums ir to jaunieši, kas jūs arī atbalsta? Oi, ļoti daudz. Jā, Vika? Cik? Ir daudz, grūti saskaitīt, jo, pieņemsim, ir tā komanda, kas strādā tieši uz lavkas, bet arī ir tie, teiksim, netiešie jaunieši, kuri varbūt vienmēr pāršeiro informāciju, kuri pasaka saviem draugiem, kā ejam foršs pasākums. Jo, Daugavpilī neesam tikai mēs, nezinu, cik mēs esam aktīvi. Daugavpilī ļoti daudz aktīvu jauniešu, un varbūt viens bet un mīnus, ka vienmēr visi domā, ka viņam nav ko darīt, viņam gan jau naudas kaudzēm, nav. Tie, kas aktīvi, viņi dara to bieži vien arī ne par paldies. Un ļoti žēl, ka bieži vien viņus neatbalsta tie paši draugi, neatnāk uz pasākumiem. Laikam mēs darām priekš citiem, nevis priekš sevis. Priekš sevis mēs varējām pasēdēt mājās, padzert teju, paskatīties foršus kinčikus, apēst saldējumu un viss būtu krūti. Cilvēki sežot mājās uz divāna nezin, ka jebkurš pasākums netiek rīkots nedēļu pirms. Tas ir laiks, un bieži vien tas ir pusgads, gads, un gribās, vai arī gribās, vai cilvēki saprot un atnākot, priecājas, ja arī kaut kas nepatīk, varam paturēt savās prātos un tomēr būt atbalstīt, vienkārši atbalstīt ar to, atnākt un paskatīties, lai zinātu vispār, kas notiek pasaulē. Vai jūs sagaidat, ka pēc pasākuma jūsu jauniešu pulks papildināsies? Mēs ceram. Ceram, jā. Jūs aģitēsiet nākt savā biedrībā? Tā, atnāksim. Nāc manā biedrībā. Es pat neesmu tavā biedrībā. Biedrībā nav obligāti būt, ja tu gribi būt aktīvs. Biedrība bieži vien ir vajadzīga, lai piedalītos dažādos projektos, lai dabūtu kādas naudiņas. Nav nozīmes, cik tev ir gadu, kādas tautības un kurā valodā tu runā, ka tu vispār atnāc un paskaties.
vispār kas notiek pilsētā, teiksim, un apmeklē mūsu pasākumu, varbūt tu atnāksi vienreiz, bet tu iziesi no savām mājām, jo arī es uzskatu, ka joprojām ir cilvēki, kuriem varbūt ir slinkums nākt ārā no mājām. Nu, tā ir, tīpaši jaunieši neinteresanti, man pastāstīja, ka ir neinteresanti, nu, varbūt atnāc pats paskaties ar savām acīm. Es daudz ko varu uz sola sēžot pastāstīt, bet ja pats neesi redzējis, nu, ko tu vari teikt? Lena, ko tu saki? Nu, es gribu, lai jaunieši iedvesmotos un uzsaktu savu biznesu. Jā, lai viņi jautātu, uzdotu tos jautājumus cilvēkiem, kuriem ir pašu biznes, jā, un rīkot tos. Jā, un varbūt vēl, ka izietu mājās, iedvesmotos un arī ieraudzītu, ka Daugavpilī ir forši cilvēki, forši jaunieši. Un vēl atrastu domu biedrus, jā, tādus pašus aktīvus cilvēkus. Jā, un viņi arī ieraudzītu, ka Daugavpilī ir cilvēki, kuri dara, un arī jāpasaka, ka mēs to darām bez maksas. Jā! Ka cilvēki dara, un arī bieži vien mums palīdz dažādi mūsu sadarbības partneri, kuri arī ir gados jauni jaunieši, kuri nāk un atbalsta šos pasākumus, ka viņi arī grib parādīt, ka arī Daugavpilī var būt radoša, aktīva un interesanta dzīve un aktīva sabiedrība. Latgalē dzīvo aktīvi jaunieši. Pie mums ir ļoti daudz brīvā laika pavadīšanas iespēju. Traucoties pa ūdens virsmu ar ūdens motocikliem, izbaudīt asākās izjūtas paintbola laukumā vai laiski vizinoties ar velosipēdiem, iepazīt Latgales pilsētas. Aktīvākās biedrības regulāri rīko pasākumus, tikšanos ar iedzīvotājiem. Šie ir tikai daži no stāstiem, ko mēs paspējām izstāstīt. Vienvārds sakot, jauniešiem Latgalē ir ko darīt.